Šodien notiek jau 14. fotogrāfijas simpozijas Egonas Pura ceļš un notiek mūsu skaistajā Ogres bibliotēkā. Priecājamies, ka uz Ogri atbrauc fotogrāfi no visas Latvijas, šogad arī no Lietuvas un Igaunijas. Simpozija mērķis īstenībā ir dalīties pieredzē. Fotogrāfi nāk un tādā demokrātiskā atmosfērā parāda savus darbus, parāda slaidrādi uz ekrāna, un tas ir tā kā mudinājums fotografēt citādāk, nopietnāk, dziļāk, plašāk, dažādāk. Šogad mēs lepojamies, ka varam stāstīt par Vidzemes reģionu, jo Ogre atrodas Vidzemes reģionā. Mums ir arī autors tieši no Ogres novada, no Lielvārdas. Pie mums ir braukuši arī no Zviedrijas ciemos, no Grieķijas mums ir bijis cilvēks uzstāties. Tāpēc mēs to droši saucam par starptautisko. Mēs katru gadu taisam kluba izstādi, kurā autori parāda savu tādu kā kolekciju, un līdz ar to mēs aicinām skatītājus nobalsot, kura kolekcija viņiem ir vistuvākā. Un šogad pirmo gadu mēs gribējām nosvinēt mūsu 15 gadu darbības tādu kā restartu ar visiem ogrēniešiem un aicinājām ogrēniešus piedalīties orientēšanās spēlē Būt jaunam Ogrē. Bija pasakaina atsaucība, paldies par interesantajām bildēm, un vakarā notiks arī šīs orientēšanās rezultātu paziņošana.